sāvāda visu iekšā tai kompītīs. Un tad ir savu tā secība, es skatos, viņš vienu galu ieliek, tad otru, tad viņš apgriež otrādi, un respektīvi, ja viņš pats samaisa secību, tad jau salaukās nepareizi, vai ne? Jā, protams, tā ātri locīt un bez kļūdām ir jāpamācās, jo te ir specifika, lai arī tas viss sākās principā ar programmu, kas ir jāiet iekšā, tur kāda kosmosa zinātne nav. Es pats gan esmu jau piemirsis to, teiksim tā, bet tur, principā, tur tas viss ir loģiski. Visu saliek, visus izmērus saliek virsū. Viņa sagriež gan horizontāli, gan vertikāli. Tad, ja nepieciešams, viņš pielabo gilotīnu un tad aiziet tālāk visus 1, 2, 3 vai 4 vai 5 lokāmo. Šeit mums kaut kas sabremzējās, tad, kāpēc mēs pa plūsmām saucam, ir tā otrā plūsma. Ja vairāk ņemsim pasūtījumu un vajag ātrie pasūtījumi, kas ir jāuztais, tad mums ir otra plūsma, kur ir, teiksim, otrā galā Edžs, kurš arī to pašu materiālu sagatavošanu arī nodarbojās. Attiecīgi šeit aizkavējās, lai nebūtu tā, ka locītāji gaida, ko locīt, teiksim tā, tad attiecīgi vēl otrā plūsma pieslēdzās klāt un nodrošina to, lai visiem lokājumiem būtu ko darīt.